kas tad slēpjas zem šiem diviem burtiem K un S? To mēs tūdaļ arī noskaidrosim. Lūdzu video! Sveiki, mēs esam grupa KS. Kāpēc tāds nosaukums? Nu, kā jūs izrunājat šo vārdu, šo nosaukumu, tā arī tas ir kā es, kā jūs, kā mēs. Lūk tā. Mēs spēlējam tādu mūziku, kā piemēram, kā ir šī diena saulaina, mierīga, silta. Tā kā, nu, tad jau redzēsiet, kā tad skan tas viss kopā. Mani sauc Sergejs, es spēlēju gitāru šajā saulainajā grupā. Šajā saulainajā dienā es spēlēšu klavierus un es esmu Didzis. Nu jā, es esmu Guntis, grupas vokāls, es tad, nu, dziedāšu arī jums. Mani sauc Kārlis un es spēlēju basu gan šajā saulainajā dienā, gan arī citās dienās. Mani sauc Viktors un es šodien spēlēšu bungas. Mums tātad gribētos īstenībā sasniegt diezgan daudz. Tagad ierakstījām arī singlu, nu tad redzēs, kā tad mums arī ies. Saulaina diena, tā nu mēs arī jums dziedāsim šodien. Grupā K un S spēlē ļoti saulaini cilvēki, kā mēs ievērojām, divi vīri melnā. Jā, un grupa nolēmusi arī šajā vasarā pamuzicēt, ja tā teikt, piedalīties dažādos festivālos, bet kamēr vasara vēl tikai nāk, tikmēr troksnis jau ir sācies. Troksnis brauc. Tāpēc piesakam jums nākamo grupu K un S no Rīgas. Kā jau teicu, šajā saulainajā dienā novēlu jums arī priecīgas lieldienas un tā. Jā, nu par tiem tumšajiem puišiem man aizmugurē, nu vai kaut kādu kontrakstu, lai nu tā, lai grupā, lai, nu, izceļamies kaut kā, vai ne? Tad, nu, dziesma ir jācer un jātic tagad. Dienas, nekā jauna un viss kā parasti. Bet pēkšņi nezinu, kā viss izmainās. Kā no zilā gaisā mana dzīve mainās, kā filmas ainās. Un sapratu, kā atradu, ko ilgu laiku meklēju. Ir jācer un jātic, ir jāgrib un jāmēlās, gaidot to laimi, kas atnāk varīt. Tad skaties uz zvaigznēm, kas naktī krīt, kas var tavus sapņus piepildīt. Un tagad katru dienu es gaidu, kad satikšu tevi ar jauko smaidu. Es zinu, kaut kad var tas beigties, bet zinu to, ka man nav kur steigties. Ir jācer un jātic, ir jāgrib un jāvēlās, gaidot to laimi, kas atnāk varīt. Tad skaties uz zvaigznēm, kas naktī
skaties uz zvaigznēm, kas naktī krīt, kas var tavus sapņus piepildīt. Ir jācer un jātic, ir jāgrib un jāvēlas, gaidot to laimi, kas atnākt varīt. Tad skaties uz zvaigznēm, kas naktī krīt, kas var tavus sapņus piepildīt. Atbalstam savus favorītus un atceramies arī tā teikt par balsošanu, bet nu pie lietas ķeramies. Nu pie lietas, kā otro dziesmu, protams, arī grupa K&S izpildīs no grupas Autobus debesīs repertuāru, un šoreiz viņi ir izvēlējušies diezgan interesanta sakritība ir notikusi, jo nākamās dziesmas autors ir šeit Semu studijā, un tas ir Emīls Zilberts. Ja nemaldos, tad šī kompozīcija ir no 2004. gada albuma, tūlīt pateikšu, Tauriņiem, Kajām un Spārēm. Jā. Tu nemaldies. Es esmu ļoti nekļūdīgs profesionāls šajos jautājumos. Prasat, ko man gribat, es zināšu. Labi, es padomāšu līdz nākamās dziesmas laikā. Un tā grupa K&S izpildīs dziesmu Viņu soļi ir debesīs. Klausamies. Gribēju pateikt to, ka tā kā mums tāds līdzīgs stils vismaz šai dziesmai ir, tad mēs arī viņu izvēlējāmies tā, lai parādītu, ka jā, mums tā saulainā mūzika un tā kā klausāmies. Var arī skaļāk. Klausāmies, jā. Aiziet. Viņas soļi ir debesīs. Viņa gāja gar jūras malu, un viņas soļi ir debesīs. Skaista, slaida, gandrīz kaila, un viņas soļi ir debesīs. Daudz ko jautā, daudz mūst, vai sirds mana joko vai skūst, vai viņa aizējot sapratīs. Es aizēju, bet zinu, ka sapratīs, viņa sapratīs. Es aizēju, bet zinu, ka sapratīs, viņa sapratīs. Kad zvaigzne balta, tik koša, bet salta, vai prātu man neprātā atnesīs. Viegi, mīļi, tā kā bāguma viļņi, vai viņas soļi ir debesīs. Vēl daudz ko jautā, daudz mūst, vai tirds mana joko vai skūst, vai viņa atnāks un sapratīs. Es aizēju, bet zinu, ka sapratīs, viņa sapratīs.
sapratīs, viņa sapratīs. Paldies, priecīgas lieldienās. Arī otra šīs dienas grupa ir parādījusi savu sniegumu, nospēlējusi gan savu dziesmu, gan vienu no žūrijas repertuāra. Kāds ir jūsu komentārs? Tev noteikti, Emīl, bija interesanti paklausīties tieši otru dziesmu. Jā, man bija interesanti. Nē, man ļoti patīkami bija klausīties šo grupu, jo no paša jau sākot ar pirmo dziesmu, kas bija viņam. Ļoti skaista dziesma, manuprāt. Un tā flautas klātbūtne liek kaut kādas asociācijas ar mūsu pašu veco menuetu vai džetrotalu, bet ļoti labā nozīmē. Labi. Kā tev? Es noteikti arī savā ziņā piekritīšu Emīlam. Man šajā te grupas skanējumā fascinē solista balss tembrs, kuru es jau kaut kur esmu dzirdējis, tādā ziņā, ka es kādā konkursā laikam esmu sēdējis, kur viņš ir arī piedalījies. Bet ne tā iemesla dēļ, bet tieši tandēmā ar to, ka ir tā flauta un arī meitenes balss. Tas ir atkal tas, par ko mēs runājam, ka gribās dzirdēt kaut ko jaunu, to, ko mēs ikdienā nedzirdam. Un, teiksim, šeit tas ir ļoti veiksmīgi ir saklausāms. Tad īstenībā tā flauta un meitene bija šīs te grupas odziņa? Nē, nevis odziņa, bet tieši tandēmā ar ļoti pasakaino tembrālo solista balsi. Ja? Tā kā tas jau rada to kopējo grupas skanējumu. Un, protams, arī jūtams ir tas, ka viņi ir arī ļoti saspēlējušies. Labi, paldies jums! Ņemsim vērā jūsu komentāru, un arī skatītāji jūs varat izteikt savas domas, savukārt balsojot. Un tad galā noskaidrosim, kura grupa tad tiks tālāk jūnijā uz pusfinālu. Bet, Marka, tev ir ko teikt, vai ne? Jā, paldies puišiem par lieliskajiem vārdiem un komentāriem. Ja arī jums patika grupa Kaunes, droši balsojam D05 0102. Un jau pēc īsa brīža mēs tiksimies ar šīs dienas trešo grupu. Un tad jau skatīsimies, cik muzikāli spēcīgi izrādīsies pēdējie pretendenti.